Čau, mīļie! Dodamies otrajā dienā pie nākamās prāta kļūdas, un nākamā prāta kļūda ir vispārināšana. Vispārināšana īstenībā var būt gan pozitīva, gan negatīva, bet vairāk mēs skatīsimies uz tām negatīvajām situācijām, kur tā mums ir traucējoša un destruktīva. Bet principā vispārināšana mums ir noderīga tad, kad mēs mācāmies. Piemēram, mēs bērnībā mācāmies, Latvijā tur ir 23 upes, tur vairāk kā 5000 ezeri. Protams, tas nedod mums tādu skaidru bildi par to, kāda ir Latvijas daba, bet tas ir vispārināt, vai ne? Lai mēs apmēram saprastu, kur, kas, kā, cik tur upītes, cik ezeri un tā tālāk. Vai arī, kad mēs mācāmies anatomijā, ja, mums ir gludā muskulatūra, šķērsvītrotā muskulatūra un sirds muskuļaudi. Ja. Protams, tas par katru muskuli nepasaka gandrīz neko, bet tas ir vienkārši, kā mums vieglāk ir salikt kastītēs, tur tautas, valstis, cilvēkus, grupas, lai mēs kaut kā varētu izdarīt kaut aptuvenus secinājumus par šīm lietām. Taču ļoti traucējoša šī vispārināšana mums sāk kļūt tad, kad mēs saskaramies ar cilvēkiem un kad mums ir individuāli jāveido kontakts, jo bieži vien mēs esam izveidojuši šādus negatīvus priekšstatus par cilvēku grupām, kas bieži vien neatbilst patiesībai. Uz tā balstās rasisms, šī tauta ir slikta, šī tauta ir laba, ja. Tā balstās visi reliģiju kari, kas ir bijuši, ja. Šī reliģija un šī ticība, cilvēki pasaka, ka tu drīksti ticēt tikai tam un tu nedrīkst ticēt tam, un ja tu tici tam, tātad tu esi slikts un nepareizs, ja. Uz tā balstās homofobija, seksisms, kad, piemēram, visas sievietes ir tur pārāk emocionāls, vai blondīnas ir stulbas, vai vīrieši ir augstasinīgi. Ja jums šādi ir, jūs iespējams attiecībās individuāli ar cilvēku, tas kaitēs vispār izveidot normālas un cieņpilnas attiecības. Šeit ir arī tas, ka mēs zortējam cilvēkus pēc vecuma, piemēram, viņam jau pāri 80, viņš noteikti vairs neko nesaprot, viņam jau noteikti vecuma demence, jā, ar viņu tur nav vērts runāt, jā. Vai, piemēram, pēc ienākuma līmeņa, ka mēs sakam, visi bagātie ir snobi, ja, viņi noteikti ir negodīgi. Vai arī tieši par nabadzīgiem cilvēkiem, ka viņi noteikti ir neizglītoti, jā, vai viņi ir slinki, vai viņi ir netīrīgi. Jā, mēs, tā kastītēs ielikšana, tā ir tā vispārināšana. Un konkrēti, kā tas izpaužās mūsu valodā, ir arī, kad mēs sakam šos vārdiņus vienmēr un nekad. Tu vienmēr pārtrauc mani, kad es mēģinu izstāstīt par savām jūtām, jā. Tu nekad manī neklausies. Tu nekad nedāvini man ziedus, ja viņš vienmēr nāk vēlu no darba mājās. Un tad, kad mēs uzliekam šo vienmēr uzreiz, tas nāk ar tādu negatīvu sajūtu līdzi, jo mums liekas, tas ir tikai tā un nekā savādāk. Ja. Es vienmēr uzstājoties satraucos. Man trīc balss, trīc rokas un es nevaru normāli salikt teikumu kopā. Bet padomā, vai tas tiešām ir vienmēr? Varbūt tu esi kādreiz uzstājusies savu bērnu priekšā, ja, kur tu jūties brīvi, tu tur dejo, taisi kaut kādu šovu vai runā ļoti aktīvi. Ja? Tas nevienmēr ir vienmēr. Mēs sevi limitējam ar to un arī citus limitējam, ka mēs ieliekam tajā vispārinošajā kastītē. Pamani šodien, kur tu vispārini un mēģini saskatīt, kas ir tieši šai situācijai. Tas nav par to, kā vienmēr ir, ja. Tas ir tieši tagad, un tieši tagad tieši šo situāciju tu vari risināt. Virzi savu prātu tajā virzienā, kāds ir tieši šobrīd. Īstais situācijas apraksts, ja, kas notiek, ko es piedzīvoju, ko es redzu, kāds ir šis cilvēks vai kā jūtos es tieši tagad, nevis vienmēr.